Vēl viens jautājums tagad ļoti aktuāls. Eiropas vēlēšanas tuvojas un lielā mērā cilvēki noteikti ir to sajutuši. Kā tu jūti, kā tu ierosini cilvēkiem balsot? Es arī pateikšu savu viedokli. Pasaki, kā tev liekas, ko darīt? Ko darīt? Eiropas vēlēšanas nāk pavisam drīz. Es noteikti nevēlētos kaut kā konkrēti ierosināt balsot, bet es vēlētos ierosināt vispār iet balsot. Tas ir pirmais. Jo, lai cik Eiropas parlaments dažiem liekas tālu, nesaprotami, ir dzirdēti viedokļi, kad Latvijai tas maz ietekmē. Tas, ko tie mūsu 9 tur var izdarīt šajā 200 lielajā deputātu saimē. Lai kā arī nebūtu visi šie viedokļi, tad tomēr brīdī, ja mēs neejam uz vēlēšanām, tad mēs iedodam iespēju tur aiziet citiem, un tad mums ir Ždanokas kundze Eiropas parlamentā. Ja? Tas ir ļoti tā vulgarizēti. Jā, viegli permitīgi. Un tādēļ es pirmkārt uzskatu, ka uz šīm vēlēšanām ir jāiet. Par tām savām politiskajām izvēlēm, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Cilvēki katrs dara, kā grib, protams, to mēs respektējam. Es konkrēti pārstāvu politisko spēku, kurš ir ar savu sārakstu, un, protams, ka es vēlētos redzēt šos cilvēkus Eiropas parlamentā, gan Reinu Pozņaku, gan Raimondu Bergmanu, Juri Viļumu, vienalga, mūsu sarakstu. Bet es arī saprotu, ka Latvijas sabiedrības politiskie noskaņojumi tik fragmentēti, ka, godīgi sakot, mums šobrīd izskatās tā, ka būs 9 partijas un no katras vienas. Labi. Bet tas nav sliktākais risinājums. Varbūt, tas nav sliktākais risinājums, manuprāt. Labi, pēc pēdējām aptaujām jau tur ir Nacionālajā apvienībā ir stabili 2, kas man arī iepriecina, jo Zīles kungs, tur ir īsti vietā, un tas, ka visticamāk viņš tiks pārvēlēts, manā izpratnē ir lieliski, un līdz ar to es nevēlos kādu, nedodies, aicināt tā konkrēti, jo es tiešām ticu katra cilvēka spējai pašam izlemt par tām lietām, kas viņu ietekmē. Bet tas, ko gan varētu varbūt aicināt, ir paskatīties, ko tie lielie solītāji, kuri arī šobrīd ir sola. Es tomēr laikam nosaukšu uzvārdu. Piemēram, Mārtiņš Staķis, kad viņš kandidēja uz Rīgas domu, viņš solīja zilus, zaļus brīnumus, vai viņš kaut ko izdarīja? Tas ir tas jautājums. Un tad pirms jūs ņemiet to lapiņu un balsojat par kādu konkrētu uzvārdu, vismaz par to konkrēto uzvārdu paskatieties, ko viņš ir reāli darījis. Jā, un tas ir viegli izdarāms. Tas ir viegli izdarāms, jā. Tas tāds aicinājums varbūt vienīgais. Tieši tā, es gribu teikt, ka es arī esmu sakrājis tādu balsojumu katalogu, kā ir balsojuši cilvēki, kas man interesē. Ja? Un tad, ja man rodas kādi jautājumi, es parokos vienkārši lūk, tur likuma projekts, kā tāds un tāds tā ir balsojis. Un man kaut kā tā bilde paliek skaidrāka, piezemētāka. Tā kā, jā, es arī aicinu cilvēkus domāt, un tu jau ļoti labi pateici, ka te šeit svarīgi ir piedalīties, jo, kā mēs redzam, tie spēki, kas varbūt nav īsti mums pieņemami, viņi ir organizēti un motivēti. Un viņi balsos visi, vai ne? Ne visi, bet lielā mērā. Lielā mērā, jā. Un mēs tie pragmatiskie, ja mēs aizbrauksim uz Dārziņu vai uz Jūrmalu, ja, teiksim, un pa ceļam neiesim tā iecirknī, mēs to balsi deleģēsim viņiem un viņi lēms par mums. Un tas ir tas traģiskākais. Un šajā gadījumā tas stāsts, kad nav izvēles, nav gluži pareizi. Izvēle ir smaga, bet ir. Nav viegli, bet kad ir viegli bijis? Es arī aicinu cilvēkus padomāt par to un nebaidīties strīpot kandidātus, kurus uzskata, ka viņi nav cienīgi šo. Tas ir normāli demokrātija. Un te tas stāsts, ja mēs tagad nepacelsim savas pakaļas un nedarīsim to, ko demokrātija mums ļauj, tad atkal pēc tam citi lems par mums, vai ne? Jā, pēc tam tad nedrīkst sūdzēties. Jā, tad nedrīkst sūdzēties. Bet es gribēju pateikt vēl to, ka šobrīd tie aptauju rezultāti rāda, ka respektīvi procentu sadalījums ir tik tuvs, ka tiešām svītrojumi un plusiņi daudz ko dos un daudz ko nozīmēs. Tāpēc es aicinu svītrojiet un plusojiet tos, kas jums patīk un kas nepatīk, jo tas reāli var ietekmēt. Jā, tas tieši arī ietekmēs. Jā, tā kā arī te mēs domājam vienādi. Ko? Iesim uz vēlēšanām, piedalīsimies, būsim aktīvi tagad, nevis bļausim pēc tam, vai ne? Pēc tam arī ļausim. Nē, tas ir cits stāsts, bet tad mums būs mandāts teikt savu viedokli. Ja mēs būsim izdarījuši visu, ko mēs varējām šajā gadījumā demokrātiski, vai ne? Un skatīsimies. Paldies, Aiga. Prieks bija iepazīties, prieks parunāt. Man arī. Līdz nākamajai reizei.
Jā, cerams.